Lai veidotu jaunu pārdošanas rēķinu, no izvēles izvēlies rēķini. Ar plusiņu veido jaunu. Raksti klienta uzņēmuma nosaukumu. Ja klients jau ir reģistrēts, sistēma to atradīs. Ja klients ir jauns, sistēma piedāvās veidot jaunu klienta kartīti. Par jauna klienta reģistrēšanu skaties pamācību atsevišķā video. Ja nepieciešams labot klienta datus, spied rediģēt klientu. Piemēram, šim klientam nav norādīta adrese. Pievieno adresi vai citu klienta informāciju un saglabā kartīti. Turpini vadīt rēķina datus. Norādi rēķina datumu, bet atceries, ka grāmatvedībai patīk chronoloģija. Tādēļ veido rēķinus chronoloģiski, vecākos vispirms. Arī rēķina numuri tiek piešķirti automātiski chronoloģiskā secībā. Rēķina veidā var izvēlēties, vai šis ir parasts rēķins, priekšapmaksas rēķins, pavadzīme vai kredītrēķins. Samaksas datums pēc noklusējuma ir 10 dienas. Ja vēlies to mainīt, norādi vajadzīgo datumu. Sadaļā artikuli ievadi informāciju par precēm vai pakalpojumiem. Ja prece vai pakalpojums jau ir reģistrēts sistēmā, tad rakstot tā nosaukumu, sistēma atradīs vajadzīgo. Ja artikuls nav reģistrēts, vari veidot jaunu, taču tas nav obligāti. Var vienkārši ierakstīt aprakstu, neveidojot artikulus. Norādi daudzumu, mērvienību un cenu. Cenu var arī mainīt, ja artikulā norādītā cena ir jāmaina. Summas tiek aprēķinātas automātiski. Pēc noklusējuma tiek aprēķināts PVN nodoklis 21% vietējiem darījumiem, 0% Eiropas darījumiem, ja uzņēmums ir PVN maksātais. Ja pārdotajām precēm vai pakalpojumiem jāpiemēro reverse PVN vai kāda cita likme, to var norādīt sadaļā Objekti PVN kods, izvēloties vajadzīgo reversa kodu. Ja rēķinā grib norādīt atlaidi, to norāda katrai rindai atsevišķi. Pievieno visas preces un pakalpojumus. Rēķinam var pievienot 2 komentāru laukus. Laukā komentārs var ierakstīt kādu piezīmi, kas ir iekšējais komentārs. Ko svarīgi atcerēties tev pašam? Laukā info klientam var pievienot tādu papildu komentāru, ko vēlies attēlot rēķinā. Atsevišķos gadījumos ir nepieciešams veidot rēķinu, kurā cenas ir norādīts ar PVN. Piemēram, ja nepieciešams izveidot rēķinu par kopējo summu 100 eiro. Tādā gadījumā, aktivizējot rūtiņu vai to deaktivizējot, sistēma pārrēķina cenas. Sadaļā Nosūtīšana var pievienot papildu informāciju par piegādes adresi vai izvēlēties kādu no jau saglabātām šī klienta piegādes adresēm. Sadaļā Parametri var izvēlēties pavadzīmes numuru, ja veido pavadzīmi. Atzīmē rūtiņu sagatavots elektroniski, lai rēķina izdrukā noņemtu parakstu sadaļu un pievienotu atsauci rēķins sagatavots elektroniski. Pēc noklusējuma vietējiem klientiem rēķina izdruka ir latviešu valodā, bet klientiem ārpus Latvijas angļu valodā. Ja tomēr kādam vietējam klientam nepieciešams rēķins angļu valodā, nomaini valodu laukā valoda, un izdruka būs angliski. Saglabā rēķinu. Šajā brīdī rēķinam tiek piešķirts arī numurs. Ja veido pavadzīmi, tad rēķina izdrukā būs pavadzīmes numurs. Ja pavadzīmes numuru nenorādi, tad rēķina numurs būs piešķirtais numurs. Rēķina izdruku var priekšskatīt uz ekrāna, kā arī izdrukāt. Rēķinu var arī lejupielādēt un saglabāt uz sava datora, PDF
vai e-rēķina formātā. Ja rēķins ir jānosūta pa e-pastu, izvēlies vēstules ikonu. Rēķins tiek sūtīts uz klienta kartītē norādīto e-pasta adresi. Ja tā nav norādīta, tad to var arī ierakstīt šeit vai aiz komata pievienot papildu e-pasta adresi. E-pasta teksts ir sagatave. Tekstu var arī mainīt un saglabāt to nākamajām vēstulēm. Tādā gadījumā apstiprini sagataves izmaiņu saglabāšanu. Spied pogu nosūtīt, lai nosūtītu e-pastu, kura pielikumā būs gan rēķins PDF formātā, gan arī e-rēķina fails, ja tas ir norādīts iestatījumos. Rēķina status būs sagatavots, un tajā varēs veikt izmaiņas visos laukos līdz brīdim, kad rēķinu apstiprina, jeb grāmato. Grāmatota rēķina status ir neapmaksāts vai arī kavēts, ja ir pienākusi samaksas diena. Grāmatot rēķinā izmaiņas var veikt tikai komentāra un valodas laukā. Lai veiktu izmaiņas citos laukos, rēķins ir jāatgrāmato vai jāatslēdz.